Grāmata Derek Hašem, autors Mošē Haim Lucāto, Ramhaļ. Un te iepriekšējās reizēs mēs apskatījām par ciešanām. Taisno ciešanas izpērk paudžu grēks, tas bija iepriekšējais temats, jā, kad jā, cilvēce kā tāda grēko, jā, tā ir pārkāpumi lieli, tad ir tāda taisnie un jābūt vismaz 36 taisnējiem katrā paudzē, lai šie taisnie ar savām ciešanām izpirkt paudzes grēks, jā, nu te tā ir. Nu, un tagad nākošā lieta, ko mēs te apskatīsim, ir lieta tāda reinkarnācija, tā saucamā dvēseļu pārvietošanās. Svešvārds no ivrita ir gilguļ, reinkarnācija. Cilvēks grēko un pārkāp likums, jā, vienreiz, divreiz, bet trešo reizi jau parādās papildus rezultāts. Nāk šīs grēcīgās domas, kas velkuši pārkāpumu, kā muša uz netīrību. Jo tā arī ir netīrība. Tā ir tā saucamā tumā, kas ir izveidojusies iekšā cilvēkā. Un šī tumā grib baroties. Nu, kā jau te iepriekšējās tēmās mēs te skatījāmies. Un tas arī atdala cilvēku no visaugstā. Tātad ir daudz tādas lietas, daudz pārkāpumu pasaulē ir, jā, kur šos 7 likumus, jā, kas ir doti visai cilvēcei. Un ir izdomāts dažādas idejas, jā, kā tos varētu apiet ar līkumu, viss, teiksim, dažādi ideju vārdā, jā, teiksim, piemēram, komunisms, jā, un dažādi citi ismi, jā, kur varētu, teiksim, kur cilvēki domā, kā ceļot šos komunismus, jā, un visādas citas šīs lietas, jā, šīs tā saucamās idejas savas, jā, kad var pārkāpt šos 7 likumus un var sakot šo savu ideju vārdā, jā, gan slepkavot, gan zakt, gan arī nodarboties ar citām sliktām lietām, jā. Nevienam šī piedošana nebūs nekāda tāda, jo katrs šie grēki, jā, vai tur vai kā grib notušēt, jā, bet viņš jau vienalga, tā ir tā tumā, kas grib baroties arī. Nu, un kā tad to var attīrīt, viss tad nāk ciešanas, ja cilvēks jau pats vairs nesaprot, ja, ka tas ir slikti, ka viņš savas grēcīgās ļaunās domas, ja, grib realizēt un domā, ka tas ir labi, viss, ja, dēļ idejas vārdā, tad saka, ka visaugstā vārdā, ja, dažādas idejas nākušas pasaulē ir visi dēļ visaugstā, bet ka varam arī šos 7 likumus pārkāpt, ja dēļ visaugstā arī tādas idejas ir bijušas ļoti daudz pasaulē. Bet, nu, tā cilvēks jau, kas ar šādām idejām ir apsirdzis, ja, nu tāds jau nenožēlos, viņš netaisīs šo čuvā procedūru, un tad ir nepieciešams šīs ciešanas, ja, kas aizdzen šo grēcīgo domu, tās ir tā kā zāles gandrīz, kad tā ciešanas attīra cilvēku, arī sabiedrību no grēkiem. Sabiedrība arī veidojas tumā, kā tāda kopējā sabiedrībā. Un arī sabiedrībai tā tad nāk ciešanas, ja, un ja tas nepalīdz vēl, tad ir taisnē, ja, bet ar taisno ciešanām tiek aizsargāta visa pasaule. Un šī tumā attīrās. Un sevišķi ir te Tora saka, ka Izraēla tauta atbild viens par otru. Un taisnais arī cieš par citu grēkiem. Un ir ļoti saistīta, jo Izraēla tautai ir lielāka atbildība visaugstā priekšā nekā citām pasaules tautām. Bet, nu, tas arī, nu, kā saka, nemazina arī pasaules tautām atbildību visaugstā priekšā. Un te nu viena tāda jauna lieta ir, kad tā saucamā reinkarnācija. Visaugstais ieved vienu un to pašu dvēseli vairākos ķermeņos, vairākas reizes, lai izpirktu šos pārkāpumus vai arī izpildītu neizdarīto. Un tā izglābi dvēseli. Ir vairāki mēģinājumi. Nu, tātad cilvēks, ja nodzīvojas savu mūžu, ir šos savus 70, 80, 90 gadus, ja, un
nav izpildījis savu uzdevumu, ir izdarījis pārkāpumu savā dzīvē, ja, nu tad tur, kā jau mēs te uzskaitījām, ir dažādas procedūras. Procedūras ir gan ķermenim, gan dvēselē, atsevišķas procedūras ir, bet, nu, te par to dvēseli parunāsim, ja, ir tā saucamais tiesa, ja, pēc tiesas dvēsele tiek nolemta, nosūtīta uz nākošo etapu, ja, vai nu tas ir geinom, vai nu tas ir tas tā saucamais kafakeļ, vai arī gilguļim tā saucamā reinkarnācija. Nu, geinoms tas ir tas labākais variants te, jo tad dvēsele tiek attīrīta, ja, un var uzreiz nokļūt dvēseli dārza atpakaļ šinī Olama nešamot un gaidīt uz jauno pasauli, jau uz Olama bā. Bet ļoti lieliem ļaundariem, ja, ir tāda lieta, kad ir tā saucamā procedūra kafakeļ, kur dvēsele netiek nemaz netiek negainomā iekšā, viņa tiek, kā saka, neatrod mieru, viņa ir tiek dzenāt no vienas pasaules malas uz otru un redzēt visas šīs lietas, kas ir notikušas šajā pasaulē dēļ viņu grēku rezultātā, ja kas kā cilvēki grēko, kā cilvēki cieši tur, tas viss ir šai dvēselē acīs un ilgus gadus tas tā notiek. Nu, par to ir atsevišķi saruna, bet šoreiz mēs te apskatām tādu lietu kā reinkarnācija, ja, kad visaugstais ir nolēms, tiesa ir nolēmusi, ja, kad cilvēkam jāatgriežas uz šīs pasaules atpakaļ, vai nu, lai izpirktu tos pārkāpumus, kas ir izdarīti, vai arī izpildīt neizdarīto. Un tādā veidā tiek šī dvēsele izglābta, un ir vairāk mēģinājumi. Nu, te komentētāji prasa, saka, cik reizes tad var nākt cilvēks atpakaļ uz šīs pasaules, un atbildi ir, kad vismaz 3 mēģinājumi tiek doti, ja, un tad, ja neko neizlabo, tad dvēseli izdzēšās kā tāda, pāriet citā agregāta stāvoklī, tā saucamā, vai nu uz minerāliem, vai uz dzīvniekiem, vai arī uz augu valsti no cilvēka. Bet, ja kaut ko izlabojas, katrs ķermenis, ja, kur dvēseli iegājusi ir, un katrs mēģinājums kaut ko ir izlabojis, ja, tad dvēseli nāk ļoti daudz reizes uz šīs pasaules, lai varētu pilnībā attīrīties, izlaboties un izpildīt neizdarīto. Tātad gilguļ. Tas nozīmē, ka dvēseli nāk citā ķermenī, citā laikā. Nu, te ir tāda lieta, kad tā saucamā salīdzināšana ar Indijas ticību, ja, šo reinkarnāciju, ka Indijā ļoti populāri ir šī ticība par dvēseli pārvietošanu, tur budisms, hinduisms, ja, bet tas nav viņu pašu reliģijas izdomājums, tas nāk no Abrahāma, nāk no Izraēla ciltīm, viss šī lieta uz Indiju. Nu, Indija tikai paņēmusi daļu no šīs Toras, kā jau tas dažreiz notiek, ja, ka visu Toru nepieņem, bet ņem tikai daļu, kas tiešām cilvēkiem, kas interesē, un no tā izstājas arī savas mācības un pieņem tikai to, kas pašiem interesē, bet pilnībā Toru, kā saka, nemācās un nepieņem. Tātad tas atnāca uz Indiju, viss šī reinkarnācijas lieta, ja, no Abrahāma bērniem ar Hagari, ar šo ketūru, tā saucamā Abrahāma otrā sieva Hagarija, kas vēlāk pārņēma vārdu ketūre, un viņiem bija 6 bērni arī, 6 dēli, un Abrahams viņiem deva daudz dāvanu un daudz mantojumu, ja, un Icakam deva Izraēla zemi mantojumā, bet šiem bērniem, ja, deva dāvans un aizsūtīja uz austrumiem, tātad viņi arī pārņēma visu šīs idejas no Abrahāma, ja, tautu šo mācību arī, bet nevis pilnu Toru un aizgāja šo Indiju, un tad no turienes arī tad viss tā reinkarnācijas ideja izplatās. Un arī daudz burvības likumu tur ir, jo Torā ir arī ir uzskaitīts, kas ir melnā maģija, tiešām, ja tur ir, arī tāda lieta, kad
ka tiešām cilvēkiem jāzina, ko tas nozīmē, lai nesasmērētos tā saucamā melno maģiju, ja? Un nedrīkst ar viņu saistīties. Tas ir Tora aizliedz saistīties ar melno maģiju, bet, cilvēkam jau ir brīvā izvēle, ja viņš to mācās un zina, tad viņš arī citreiz pielieto šo melno maģiju, tas ir ļoti slikti, un tas ir visaugstā likuma pārkāpums. Un tā ir arī aizgājis uz Indiju, tur tālāk. Dvēseles pārvietošana, tā ir mistiska lieta, tā saucamā. Šai indiešu nozīmē, bet tā nav mistika, bet tas ir līdzeklis, kā visaugstais pārvalda pasauli. Un daudz Torā izskaidrots ir par šo dvēseli pārvietošanos. Dvēseli nāk uz pasaulē izlabot savu daļu no šīs Ādama dvēseles, no šī pirmā cilvēka dvēseles, tā kā šķemba no Ādama dvēseles. Un tikai šai pasaulē iziet pārbaudi un atgriežas atpakaļ ar izietu pārbaudi, vai arī neizietu pārbaudi, jo rezultāts redzams pēc fiziskās nāves šīs. Un tā tad var attīrīties tā saucamā geinomā, bet tikai, ja cilvēks ir sasniedzis tādu stāvokli, kā viņš var ar šo geinomu attīrīties. Un pēc šī geinoma arī visaugstais var lemj, vai nolaist dvēseli atkal pasaulē, vai arī sūtīt uz šo ganēdeni. Jo ne viss arī geinoms var izlabot. Tur var izlabot tikai pārkāpumus, bet nevar tur darīt labus darbus. Tad sūta dvēseli atkal uz šīs pasaules. Tā tad ir daudz lietas tādas, kas cilvēkam arī jādara šī dzīvē ir bijis. Un ja cilvēks to nav darījis, un tas neskaitās viņam izpildīts, ja, vai arī kaut kādus parādus sataisīs, piemēram, ja, tad visaugstais sūt šo dvēseli atkal uz šo pasauli, lai izlabotu. Bet arī dažas pārkāpumus nevar geinomā attīrīt. Piemēram, ja nozadz cilvēks kaut ko, nonāk geinomā, pēc attīrīšanas no vēlmes zakt, bet nebija viņam grēka nožēla šī pasaulē. Viņš tos nozakto nebija atgriezis atpakaļ īpašniekam. Tātad cilvēku nolaiž lejā, lai izlabotu šo grēku, lai dot atpakaļ šo nozakto īpašniekam. Arī īpašnieku nolaiž šī pasaulē. Tātad ļoti svarīgi ir arī, ja man, piemēram, kaut ko nozog, tad man ļoti svarīgi teikt, es piedodu šim cilvēkam, kas man to nozag, ja, lai arī man pašam nebūtu jāatgriežas atpakaļ uz šīs pasaules, un lai es saņemtu atpakaļ nozagto. Tad man jāsaka, es viņam uzdāvinu, piemēram, tāda interesanta lieta, gudrie saka arī. Vēl viena lieta ir tāda, ka, kā cilvēks var zināt, kad viņš ir nolaists atpakaļ šī pasaulē caur šo reinkarnāciju, kas tad man jālabo, ko es neesmu izdarījis un ko es esmu pārkāpis. Tad tie komentētāji saka, ja, kad, ja ir kāds pārkāpums, uz ko cilvēks sevišķi velk, piemēram, velk kleptomānu zakt, piemēram, tad tas nozīmē, ka viņš arī iepriekšējā dzīvē ir bijis šo grēku kultivējis ir, un šis ir tas iemesls, kāpēc viņš ir nolaists atpakaļ šai pasaulē, tātad viņam jācīnās ar šo vēlmi zakt, piemēram. Un otra lieta, piemēram, ir tāda, ja, ko cilvēks nav izdarījis savā dzīves laikā, kas viņam bija jāizdara. Kā to var zināt? Un te gudrie saka, kad ir tāda lieta, kad uz ko cilvēkam vislabāk veicas, uz labiem darbiem, tas nav izdarīts pilnībā iepriekšējā dzīvē. Piemēram, cilvēks nav mācījies, piemēram, Toru, tik, cik nepieciešams, ja, un cilvēkam interesē tiešām šī Tora, ja, kad viņš grib mācīties, ja, ka viņam ļoti gribas izstudēt visas tās dziļumus, ja, visas kabals dziļumus un citas lietas, un sekot šī Toras mācībai, tad tas nozīmē, ka viņš pamaz ir mācījies šo Toru, piemēram, iepriekšējā dzīvē. Tāpat arī ar labiem darbiem, piemēram, ja, un cilvēks redz, kad ir trūkumcietējis, viņam nāk ceļā pretī, ja, un tas nozīmē, ka viņam žēl šī cilvēka, ja, viņam viņš dod šo ziedojums tam trūkumcietējam. Tad tas arī nozīmē, ja, kad cilvēkam ir
ir neizpildīts likums iepriekšējā dzīvē bijis, ka dot tiešām šī žēlastības dāvans, ja cik nepieciešams ir. Nu, tādas tās lietas, kas ir, kur mēs redzam, kas nav izpildīts, ja, un kas ir pārkāpts. Tur mēs divas lietas redzam, kas ir jālabo. Tātad gilguļ. Ja cilvēka dvēseli nolaiž pirmo reizi ķermenī šī pasaulē, un to neizlabo šo savu dzīvi, ja, šo savu uzdevumu neizpildu, tad dod otro reizi un trešo reizi. Un ja tad 3 reizes neko neizlabo, ja, tad cilvēks, šī dvēsele tiek izdzēsta un nav izredzes šo lama bāvu, šo nākamības pasauli. Bet ja kaut ko šīs 3 reizēs ir dvēseli izlabojas, tad jau bezgalīgi daudz reižu var parādīties šī dvēsele šai pasaulē, pilnībā izlabot sevi. Mūsu šīs dienas, mūsu gadsimta, ja, dvēseles, tās jau ir daudzreiz bijušas šeit, un nav neviens vairs jauns dvēseles, kas no šī Ādama ķermeņa, ja, ir atdalīts, tās jau viss jau ir jau neskaitāms reizes bijuši šī pasaulē, šo gandrīz 6000 gadu laikā jau bijuši šeit. Un visi notikumi, kas ar mums notiek, ir saistīti ar iepriekšējām reizēm, ar iepriekšējām reinkarnācijām. Un šī dzīve, tā ir mums tagad atkal mēģinājums izlabot sevi. Te jautā daudzreiz, kā ir, teiksim, cilvēks izlabojas iepriekšējā dzīvē, piemēram, kaut ko, un nāk atkal uz šīs pasaules, vai tad nevar būt tā, ka šo iepriekšējo izlaboto lietu var samaitāt šeit, šī pasaulē. Bet komentētāji saka, ka nav iespējas samaitāties, cilvēks dara labu un labs darbs nepazūd. Jā, un tad es te varētu no savas puses pateikt, ka es pazinu vienu cilvēku, ja, kad trūkumā nonāca viņš bija, bet viņš nepaņēma nekur nekādu mantu no sveša cilvēka, ja, nekur nenozaga, nekur neko, dzīvos kaut badā, bet viņš nezags nekad, ja, tas nozīmē, ka tā īpašība viņam izlabot ir, piemēram. Cits īpašības, teiksim, kaut kādas bija, ja, kas jālabo, bija, to varēja redzēt no malas, ja, teiksim, tad tas nozīmē, ka tā īpašība, ja, šis visaugstā likums nepiesavināties sveša īpašam, ja, tas ir viņam izlabots iepriekšējā dzīvē, jā, un viņam tas vairs nav problēma, jo viņš tad vairs nevar samaitāties. Un garīgā pasaule ir savādāk nekā šī pasaule. Tas, kas izlabots, vairs nelolaižas šeit, bet paliek garīgajā pasaulē. Labie darbi, viss ierakstās, tur tā kā kompjūterī. Un nolaižas cilvēks šeit, pirmā etapā ciešanas, otrais etaps nāve. Un trešais ir jau hibūta kever, tā saucamais, ja? Tas jau ķermenim, kas ir kapā. Tā šīs ir ķermeņa etapa. Pirmais ciešanas, otrais nāve, un tad hibūta kever kapā procedūras. Un tad, kad ir darīts kaut kas labs šeit, ja, tas paliek mūžīgi. Bet sliktais jālabo. Un visi grēki izdzēšās un labais paliek. Tā katru reizi, kad šī reinkarnācija uznāk, tās rezultātā caur vairākām dzīvēm beigās nāk cilvēks kopumā šī dvēsele pie izlabošanas, caur vairākiem ķermeņiem. Kādi ķermeņi tad celsies augšā šī lama bā, ja, kad būs šī atgriešanās uz jauno pasauli, ja. Saka gudrie, kad celsies visi ķermeņi, kas kaut ko izlabojuši. Tāda atbilde ir par šo lietu. Bet tomēr te gudrie saka, ka šis gilguļ, šī reinkarnācija, tā ir liels mokas, un ko neviens nemeklē. Daudz dzīves notikumi ir šī dzīvē, no bērnības līdz vecumam daudz ciešanu ir.
un apziņa, ka viss jāizdzēš, tās ir lielas mokas, ja jānāk atpakaļ uz šīs zemes atkal. Nu, te iesaka, nevajag meklēt šo reinkarnāciju, labāk izlabot šai dzīvē. Nu, teiksim, ir ļoti svarīgi, ja izmeklēt sevi savas lietas, ja, kas ir kādi trūkumi un kas nav izdarīts, un tad taisīt šo čūvu procedūru, tā arī izcieš viss bez liekām ciešanām. Un strādāt pie tā ir ļoti daudz jāstrādā, lai nebūtu vairs uz šīs pasaules jānāk atpakaļ otrreiz. Jaunas dvēseles tagad vairs nenolaižas šī pasaulē, jo mēs jau esam jau ilgi bijuši iepriekšējā dzīvē. Iepriekšējā dzīve nosaka, kas būs nākamajā dzīvē. Un visi apstākļi, tas ir liktenis. Tātad, kur tu beidzi iepriekšējā dzīvē, tur tu sāksi nākamajā dzīvē. Vari gan pacelties, gan arī nolaisties atkal tālāk lejā vēl. Un cilvēkam jau nedod tādu informāciju zināt, kas ir bijis iepriekšējā dzīvē. Jo tad nebūtu brīvā izvēle atkal. Nu, teiksim, jā, ja man pateikt, ja, ka man tas un tas jālabo, kaut kādu sarakstu iedot, ja, tad jau es zinātu, man nebūtu brīvā izvēle, bet tā kā jau es te iepriekš teicu, ja, kad tur, kur iet visgrūtāk, ja tur ir bijis pārkāpums, un tur, kur visvieglāk ir darīt labu darbu, tad tas labais darbs nav darīts iepriekšējā dzīvē. Un tā tad mājiens ir, cilvēks tiecās pēc kaut kā, tad tas nāk no iepriekšējām dzīvēm. Un tā tad, piemēram, Izraēla tauta, ja, kas ievēro 613 likums, tātad tie jūt, šie ebreji jūt, kurus likums ir viegli izpildīt un kas nāk grūti. Tātad, kas ir grūti, tas ir jālabo, tas ir tas frontes punkts, kas ir jālabo. Un kā jau te komentēju iepriekš, pēc šīs augšā celšanās, celsies visi ķermeņi, kas izlabojušies, ar to dvēseles daļu, ko viņš izlabojis. Viens un tas pats dvēseles cilvēks vairākos ķermeņos. Nu, tas tāda fantāzija liekas, ja. Bet, diemžēl jāsaka, ļaundara ļoti daudz, un cilvēks, kas nāk uz šīs pasaules, kaut arī viņš nāk kaut 1000 reizes, ja, vienalga, ir ļoti liels iespējas viņam būt pa ļaundari, un tāpēc arī var gadīties tā, kad vienkārši, vis 6000 gadus var reinkarnēties, ja šī kaut kāda daļa ir izlabota, teiksim, iepriekšējās dzīvēs. Dvēsele eksistē garīgajās pasaulēs, un tas viss līdz Mesijas, līdz Mašiaha atnākšanai. Par to Mašiaha atnākšanu te ir diezgan daudz jārunā ir, un diezgan daudz ir tādas lietas, kas nav izprotams, bet, var teikt tā, pats galvenais, līdz ar šī Mašiaha atnākšanu, 6000 gadu beigās, visaugstais noņem šo cilvēka ļaunā iesākuma ietekmi uz cilvēku, šo jecerarā ietekmi uz cilvēku. Un tas nebūs nekādā piespiedu kārtā, ja visaugstais automātiski noņems. Tur cilvēks ar savu brīvo izvēlēsies tikai labas lietas, nevis sliktas lietas, jo tas iespējas, kas velk uz ļaunu, tas tiks noņemts. Tātad tas nebūs nekāda, tur, teiksim, uzraudzība, stipra uzraudzība, vai kaut kādas tur kameras, vai kaut kādi tur, es nezinu, kaut kāda cita piespiedu līdzekļi, tas nedarbojas, vienkārši visaugstais pats noņem šo ļauno iespēju, šo ļauno iesākumu cilvēkam, lai cilvēks varētu attīstīties uz pozitīvo pusi. Un beigās dvēseli tiks tiesāt saskaņā ar visām dzīvēm, kas ir nodzīvotas. Liktenis cilvēkam tiek noteikts atkarībā no iepriekšējām dzīvēm. Šī dzīve saskaņā ar iepriekšējo un ir dota pārbaude, arī saistīta ar iepriekšējo. Viss, ko visaugstais sūta mums.
Bet nākamajā dzīvē skatīs atkal to, kas darīt šajā dzīvē. Bet Olam Abā ņems visas dzīves kopā un neuzliks vairs nastas, jā, nu te tā komentētāji saka. Gilguļu detaļas ir ļoti daudz. Par šo un iepriekšējo dzīvi ietver visus aspektus tur. Bet vismalkākās detaļas jau zina tikai pravieši. Nu, tā ir vesela industrija, zināšana industrija par šo Gilguļu, ja, par šo reinkarnāciju. Mēs te vienā pusstundā šo visu te pavirši izņēmām, ja. Bet, nu, ja kas grib, teiksim, vairāk šīs zināšanas papildināt, tad var skatīties Rabbi Israēla Jakobova lekcijas. Viņām ļoti daudz ir par šīm lietām pastāstīt. Tas ir krievu valodā, un to es varētu parekomendēt arī. Paldies!